Labrīt visiem! Prieks ar jums visiem satikties šodien šeit tematiski rīt vecākiem. Un šajā reizē tēma būs vīrietis tēvs. Runāsim par to, kas ir mūsdienu vīrietis un kā vīriešu loma iet kopā ar tēva lomu. Vai vīrietim ikdienā bez šīs tēva lomas ir varbūt tās vienkāršāk vai sarežģītāk ikdiena, kā sabiedrība kopumā skatās, kā jūs ikdienā izjūtat šos nepieciešamos pienākumus, kas ir jāveic kā tēvam. Šodien mēs vairāk veidosim tādu diskusiju, kur esmu uzaicinājusi ciemos divus šodien runātājus. Tad es iepazīstināšu šodien ar mūsu šodienas viesiem. Un viens būs tēvs, Kaspars Kaleba, 2 dēlu tēvs, cik man ir zināms, 3 dēlu tēvs. Kaspars, esmu redzējis, ka viņš tiktu kā dalās aktīvi par savu ikdienu, bet tai skaitā arī par to, kā ir būt tēvam, kā viņš māca bērnus. Līdz ar to es domāju, ka būs saistoši arī jums dzirdēt, kāda ir viņa skatījums uz to, kas ir tēva loma, kā vispārībā ir būt sabiedrībā. Savukārt, otrs šodienas viesis būs Modris Kalnciems, attiecību dzīves un pašizaugsmes centra Love Home saimnieks, kurš aktīvi runā par vīriešu lomu ikdienā un arī par viņa pienākumiem, un ko sieviete sagaida no vīrieša un ko vīrietis sagaida no sievietes. Un aicināšu jums padalīties, kā jūs saprotiet, kas ir tēvs mūsdienās. Varbūt tās aicināšu Kasparu sākumā padalīties, kā tu vispār izjūti savu lomu kā tēvs, un vai tev ir sajūta, ka vīrietim neesot tēvam ir varbūt vieglāk, kā vīrietim, kurš ir tēvs. Kas ir tēvs? Pirmais, manuprāt, tēvs ir ne tikai tas, kurš ir radījis bērnu, bet ir arī klātesošs. Tēvu var definēt klātesamību saviem bērniem. Un to, vai ir vieglāk vai grūtāk, ir laimīgāk, tas ir viennozīmīgi, bet par grūtumu varbūt ir grūtāk tiem vīriešiem, kas varbūt ir bijuši tādi egocentriskāki, sautīgāki, jo tas pirmais, ko tu pamani, kad piedzimst bērni, ka tu zaudē laiku sev, ka tev jāapurē laiku sev, un tad viņš jāpakārto bērnam. Tā kaut kā. Jā. Modris, ko saka, kas ir tēvs mūsdienās? Paša pieredze ir tāda, ka bija ļoti jauns tētis. Un tā kā es esmu padomijā izaudzis un no padomu laikā arī mans dēls piedzima pirmais. Tajā laikā, protams, šī maskulīnais vīrietis, tāds vairāk uz sevi orientēts, bija dominējošs. Jo padomu laikā, ja tu staigāji ar bērnu kaut kur apkārt, tad likās, ka ar tevi kaut kā nav īsti viss kārtībā. Un savukārt pēdējais 4. bērniņš man ir 35 gadu vecumā, protams, ar pilnīgi citu izpratni, kas ir tētis un kas ir bērns, un kas ir arī sieva un kas ir sieviete. Tas viss ir tā pilnīgi nomainījies no pirmā. Taču no šodienas atkal skatījuma tas atkal ir, lai saka, visu laiku cenšos sev upgradeot, un tad, protams, atskatoties uz atpakaļ, liekas, come on, varēja tik daudz vēl būt kopā ar bērnu, varēja tik daudz sniegt atbalstu sievai, tik daudz, teiksim, arī ar vecvecākiem pastrādāt. Ja? Tā kā, kāpēc arī centram ir pašizaugsmes viens no pamatiem, ka mūsu attīstībai vienalga ar ko, vai ar bērnu, vai ar sevi, vai ar sievi, nav nekādu ierobežojumu. Tikai tik, cik mēs spējam uztvert informāciju, cik mēs spējam viņu pielietot dzīvē. Bet nav viegli. Nav viegli, un nepavēlt pusmūžā tie vīri lūst un tēvi. Tā kā sarežģīts darbs. Vispār attiecības un dzīve šeit ir diezgan sarežģīta. Jā, interesanti, ka tev ir tāda dažāda pieredze gan tajā padomu laikā, kad bērns aug, un arī tagad ar tādu vairāk mūsdienu skatījumu. Kas varbūt tās ir tās atšķirīgās nianses, ko tu pamani, kas bija agrāk ļoti izteikti? Viens tu jau minēji par to, ka agrāk vīrieši tevi nestaigā ar bērniem kopā, tas šķita kaut kas neparasts. Un kas tur varbūt vēl tās lietas, ko tu novēro, kas šobrīd varbūt tās tevi kaut kas tāds sajūta spiediens, sajūta no sabiedrības, kas tev noteikti ir jāizpild, lai tagad mūsdienās tu būtu tas tēvs, kas mūsdienās ir tēvs? Manuprāt, ir daudz sarežģītāk palicis, jo tās funkcijas tētim un vīrietim paliek arvien vairāk. Un mums arī jāapzinās kā vīriešiem, ka mēs vien paši arī nevaram uzņemties atbildību par visu. Un tāpēc attiecībās ir teiksim, bērniņa ienākšana attiecībās ir ārkārtīgi liela krīze, vai mēs to gribam vai negribam.
Un ļoti daudz pāri arī šķirās pie pirmā bērniņa jau. Tāpēc mums trūkst informācijas. Mums nav zināšanu ne par attiecībām, ne arī kā Kaspars arī minēja, ja mēs esam klātesoši bērnu ieņemšanas brīdī, tad jau tas jau ir tāds wow, full house. Ja? Taču es pieļauju, ka tā notiek ļoti reti. Un šobrīd arī tas sabiedrības spiediens un sieviešu spiediens ir ārkārtīgi liels. Un, lai mēs varētu viņu izturēt, mums jābūt ārkārtīgi stipriem, ārkārtīgi arī robežu turošiem. Jo, kā saka, sieviete, tāpat kā bērns, visu laiku pārbauda mūsu robežas. Un tad, cik mēs spējam to visu salikt, jā, tad tāda arī būs mūsu veselība un vispār attiecība veselība. Jā, Nu, jā, tā kā no visām pusēm ir tās prasības, arī, protams, ka nav partnera, arī pašam ir jāmainās. Kā ir tev, Kaspar, tad, kad tev piedzima pirmais bērns, varbūt tās tu atsauc atmiņā, kas bija tās pirmās lietas, ko sajūti? Ārpus tā, protams, ka tev nav sava laika vairāk. Es saprotu, ka attiecīgi tu daudz iesaistījies, jo citādāk tu nevarētu just to, ka tev samazinās laiks. Kas varbūt vēl citas lietas, ko tu jūti, ka prasa mainījās? Manuprāt, lielākās izmaiņas tieši notika emocionālā ziņā, gan man ar sievu. Tāpēc, kad pirmais bērns, noteikti tie, kam ir vairāk bērni, tie zina, saprot, kā ir, ka pirmais bērns, tu strādā uz 150%. Ar katru nākamo tu saproti, labi, tas jau nekas, ka viņš ir čuru pamperī, tur 1 minūti, tas ir viss kārtībā. Bet jā, pirmais mums bija tā, ka tas bija grūti, super grūti bija sievai. Tāpēc, ka bērns mums arī pirmais bija tāds emocionālāks, un viņš visu laiku rokās prasījās. Tad, kad tu esi noguris, atnāk no darba, jau darbā tu esi noguris, un tu saproti, ka tev sieva ir tagad. Tu esi darbā 8 stundas ar kolēģiem, tu runājies, tur strādājis savā gaitā, un tad atnāc mājās, un tas sieva tev vienkārši 8 stundas no vietas, 10 stundas kā minimums, tad rausies. Tikai bērni interesēs, un tev jānoliek koferis, un uzreiz bērns jāņem rokā. Tas bija grūti, kā emocionāli. Un tā, ka vispār ar pirmo bērnu likās, ka laiks sev vispār nav. Un tad ir naktis. Jo tad, kad esi atpūties, tad nav tik traki. Tad tev ir vieglāk mīlēt bērnu, tev ir vieglāk mīlēt un nedusmoties. Bet tad, kad esi noguris un naktī tev uz maiņām ar sievu, tur pa 3 stundām ar bērnu rokās jāstaigā, jo viņš neguļ gultiņā, un tu nezini, kā izdarīt, lai viņš guļ gultiņā, tas bija grūtākais. Manuprāt, jā. Ja tas būtiski, piemēram, ka tad, kad tu esi tāds labā nosņēmā, tad tā kā viss ir forši, vai ne? Bet tas lielākais jautājums ir tad, kad ir grūti. Kā tad tik galā? Jo nav iespējams varbūt tās dabūt tos resursus. Kas ir tas varbūt tās, kas tev palīdzēja iziet tām grūtībām cauri? Spēcīga sieva. Sieva nesa vislielāko upuri un bija saprotoši, jo šādi arī bija tā, ka tu pats esi pārstrādājies, noguris, un tad tu nevari pilnvērtīgi ar bērnu pavadīt to laiku kopā. Tad sieva saprot, ka vēl 2 stundas, kamēr es ar paguļu, un tad es var sieva. Jā. Jā. Jums savā starpā bija tāds varbūt vairāk pašsaprotami, tādā pašplūsmā notika šo pienākumu maiņu, vai varbūt tās jūs kaut ko komunicēt, vai, piemēram, tur caur strīdiem nonācot pie tā, ka katram jums ir kaut kā savas vajadzības, un kādā veidā vispār jūs izveidot to modeli, lai jūs varētu, piemēram, tu varētu pagulēt? Noteikti arī bija šeit caur strīdiem, bet man bija paveicies tas, ka sieva tika audzināta tādā kā labā ģimenē, un kur arī viņi visi viens otram uzupurējās, palīdz viens otram. Un tad sievai bija vieglāk saprast, ka tur man vajag varbūt mazliet arī atpūsties. Un tad viņa bija piekāpīgāka. Jo tas laikam ir. Protams, strīdi arī bija, jo sievai arī bija šādi pāri jau. Un tad kaut kā vairāk bija sapratne, mazāk strīdi un tā kaut kā kopā. Jā, tevā gadījumā tas, ko es dzirdu, ka tā zelta atslēga bija sieva, kura bija ļoti saprotoša un spēja pielāgoties. Jā, jo visi bērni mums ir plānoti, un plānošana manā ziņā izpaudās tā, kad sieva ir gatava. Tad jā, jo pirms bērniem mums jau mēs sapratām to, ka būs grūti. Un ar katru nākamo likās, ka būs grūtāk, bet īstenībā bija vieglāk. Bet tas, ka sieva bija gatava tam,
noteikti liela atslēga tajā visā bija tas, ka mums nebija negaidīti tas viss, un ka mēs kā netikām iemestā, bet mēs mērķiecīgi gājām uz to, un tad sapratām, mēs nevarējām vainot viens otru par situāciju, kas ir radusies, jo tas bija mūsu lēmums. Un tad, paveicās to, ka sieva to ļoti labi saprata, un viņa saprata to, ka man ir jāstrādā, ka man ir jārūpējas vairāk par finansiālo, un tad viņai vairāk par to emocionālo, kas mājās notiek. Jā, tad viens no punktiem arī ieplānot un zināt arī, uz ko jūs parakstaties, un tas ziņā varbūt tās var arī iedot tādu kā drošības to sajūtu. Jā, jo tad tu nevar nevienu citu vainot. Nevar viens otru vainot. Jā. Runājot par strīdiem, vēlos pajautāt, Modri, partneri savā starpā ļoti bieži strīdas, un tīpaši tad, kad piedzimst bērni. Un man šķiet, cik es dzirdu, sāk veidoties tāda bumbiņas mētāšana. Kādi ir kura pienākumi? Varbūt var padalīties, kas ir tie veidi, kā vai no savas tādas pieredzes, vai no darba pieredzes, kas ir tādi labi rīki, kā varētu vienoties par to, kas ir kura pienākumi, kas ir tas ceļš, kā līdz tam nonākt. Jo ne visiem gadās tā, kas kuram ir ļoti saprotošs. Galīgi negadās, jā, un tas tāds ārkārtīgi sarežģīts patiesībā process. Un mana pieredze, diemžēl, bija tāda, ka es nebiju no tiem labiem piemēriem, kad bērni dzima. Protams, es biju klāt dzemdībās un tur tā, taču ar pilnīgi citu to apziņas stāvokli kā šobrīd. Tas ir kā būtu loģiski. Bet kas bija labi, ka jaunākais piedzima tieši krīzes laikā, un līdz ar to apkārtēji apstākļi lika man visu pārvērtēt un piespieda man būt mājās, un piespieda man būt ar tiem bērniem kopā, un piespieda, kā saka, palīdzēt savai sievietei. Un tas ir tā, kā mēs to uztveram, un tad jau tad es to apzināju vienkārši šodien vēl vairāk, ka tā bija tāda svētība, kā apkārtējā pasaule mums kaut kā norāda, kur mums iet, un ka mēs arī kā vīrieši varam drusiņu to sievišķo ieslēgt un ļauties tiem apstākļiem mainīt savus ieradumus, mainīt savus uzskatus, mainīt savus kaut kādas prāta spēles, ja, ka mēs varam pielāgoties tam, kas notiek. Un tad bija atkal, ja ārpasaulē bija krīze un viss bija slikti, tad tas bija 8., 9., 10. gads, ja mēs atceramies, un tie bija atkal brīnišķīgi 3 gadi, ko es varēju ar dēlu būt kopā, staigāt, spēlēties, skatīties viņu pirmos soļus, būt klāt tādos ļoti nozīmīgos viņam, lai viņš būtu pēc tam, jo arī kā vīrietis, jo principā bērniņi mācās līdz 7 gadu visu to, ko viņš darīs dzīvē. Līdz ar to patiesībā, manuprāt, šobrīd bērndārs un skolas dara pilnīgi pretējo. Tieši mēs skatījos, tur vērsis ir mūsu lēnā garām mammas, tēti, vecās mammas, vecie tēti, vecstāvi un bērndārza audzinātājs un skolotājs lēnā garā mūs kā bullīši pārtais pa vēršiem mūža laikā. Un tad pusmūžā mums atkal jāatcerās, ka mēs esam buļļi, nevis tie vērši, kuriem pasaka tā, ej vagot, to dari. Tā kā tas tāds arī viss trikī, un tad atkal to, ko es redzu, ka tev ir tā disciplīna, ja? Kā mēs to disciplīnu iedodam tam puikam, ja? Vai mēs ļaujam viņam arī to spundu sasist vai neļaujam, un Kasparam ir 3 dēli, man 2 dēli. Es gribētu teikt, ka es gribētu šobrīd būt bijis ļāvis vairāk punus sasist bērnībā, ja? Lai viņš vairāk tomēr nokrīt, lai vairāk sasitās, un lai viņš pats ceļās kājās. Tas ir Jā, tu minēji par to, ka tā krīze tev palīdzēja būt klātesošam, palīdzēt sievai. Nesen man bija viena saruna ar vienu citu sievieti, tādu jau gados sievieti, un mēs runājam par to, kā ir, kad vīrieši ir kā tēvi un kad viņiem ir pienākumi savi. Un šī sieviete man teica tā, ka, ja ir vīrietis, tad ir jāpieņem tas, ka sieviete ir galva, un ne, sieviete ir kakls un vīrietis ir galva. Tur, kur sieviete griežas, tur griežas vīrietis ar to domu, ka sieviete visu laiku ir jāsaka, kas vīrietim ir jādara. Un tad es viņai tā kā teicu, nu, ka man gan tā nešķiet, ka tev nevar būt blakus cilvēks, kurš pats nedomā, kuram nav tā iniciatīva. Un, manuprāt, tas, ko es dzirdu, ka bieži vien
tā viena strīda daļa ir tas, ka vīrieši neuzņemas iniciatīvu, viņi nevēlas palīdzēt. Iespējams, ka apakšā varbūt ir kaut kādi šie te aizspriedumi. Un jā, es vēlos pajautāt sākumā Kaspar, pēc tam tev, Modri. Kaspar, kā tev ir tā sajūta par palīdzēšanu? Un arī šis vārds palīdzēšanu mēdz arī uz to dažādi attiekties savai sievai un iesaistīties bērnu aprūpē. Ko tu domā par šo jautājumu? Vai tas vīriešiem ir apkaunojoši vai nav apkaunojoši? Pazemina viņu ego? Jā, noteikti. Ja man būtu bijis tikai pirmais bērns, man šo jautājumu jautāt, man būtu citādi atbildi nekā tagad pēc dienas. Es noteikti teiktu to, ka ir vīriešu pienākumi un ir sieviešu pienākumi, un ir labi viņus nemiksēt, lai tur neizjaukt to kārtību, kura ir, lai nerastos hauss. Bet tad, kad jau man bija, mums piedzima otrs bērns un sākās ar veselības problēmas, un tad pāris reizes sanāca padzīvot mājās vienam pašam ar vecāko dēlu, un tāpēc jau bija atkal tā, kad es biju mājās ar 2 dēliem, un sieva bija ilgāku laiku ar jaunāko dēlu slimnīcā. Tad visi tie darbi, trauku mazgāšana, veļas mazgāšana, tur viss tur gatavošanās bērnu dārzam, visa loģistika, izvedāšana, ēst gatavošana, šūšana, ka kaut kas jāsašveik, kas ir saplīsis, tas viss bija tā kā uz maniem pleciem, un es sapratu to, ka arī tas parāda to, tu esi vīrietis vai neesi vīrietis, ka tu ir tādā tā kā piespiedu kārtā, kādā piespiedu kārtā, tā kā tā ir 2 varianti, vai to izdari, vai tas viss krājās, un tu dzīvo netīrā mājā un gaidi, kad varbūt sievas māte atnāks un visu sakārtot. Un tad es sapratu, ka ir situācijas, ka tev ir jādara visi darbi, jo tā tu arī parāda, vai tas tevs vai tas vīrietis. Un, tad pēc tādas pieredzes jau es domāju to, ka ir ok šeit tad arī palīdzēt, un arī, ja tu redzi to, ka tur sieva ir kaut kur aizbraukusi, bet tur tie trauki netīri izlietnē, tad vienkārši nosklēja ieliec viņas trauku mazgājumā mašīnā pats, negaidi, kad viņi atnāks mājās. Bet, protams, ne tādā brīdī, kad sieva tad visu laiku to dara. Ja tu vienreiz tā izdara un kad visu laiku to dara, vai tur drēbes jāliek mazgāties, tad tā nē, bet pāris reizes nepaiet garām to izdarīt. Es domāju, tas ir katra tēva pienākums, vismaz vīrieši. Jā, labi, paldies. Ir svarīgi iesaistīties arī šajos pienākumos. Bet cik es saprotu, neobligāti. Tas ir pēc situācijas. Manā gadījumā tas ir obligāti, ja tu gribi dzīvot kārtīgā mājā. Vienkārši, ja sieva tev nav, mamma nav klāta, un bērnam tur vajag aizvest uz kādu pulciņu, uz kuru parasti māte ved, tad, protams, tu to izdari, arī tur jāizmazgā tie trauki, jo tu jau pats arī negribi, lai bērns dzīvo tādā vidē. Es domāju tā, ka to nevajadzētu darīt tā, ka tas jau ir ieradums, kad, piemēram, tur abi vecāki ir mājās, bet tur visi ir pārēduši, noliek, un tad vīrs, labi, ja es vakar viens nomazgāju, tad es tagad to sākšu darīt. Un tajās situācijās domāju to, ka sievai gan vajadzētu atnākt pateikt, nē, es to izdarīšu, tu izdari savas lietas, nezinu, tur salabo kaut ko tur vajag salabot, jo būtu jau, man liekas, es jūsos dīvaini, es pamosos no rīta dzirdēt sievu kaut ko skrūvē tur istabā vai kaut kādas remontdarbus veids. Tādā ziņā es domāju. Jā, šo stāstot un atgādināt tādu vienu lietu par vecvecākiem, kad parasti māca, kad piedzimst bērni, tad vecvecāki ļoti grib rūpēties, un tāpēc viņi tik ļoti iesaistās tajā aprūpē, savos padomos. Un tad parasti saka, ja viņi tur grib daudz tur dot ēdienu vai kaut tam līdzīgi, tad vienkārši simboliski ņemt, lai viņiem dotu to iespēju, ka viņiem ir kaut kādi tie pienākumi un uzdevumi. Nedaudz tā kā tevi klausoties, sadzirdēt tādas līdzības, kad arī sievietei savi uzdevumi, kad viņai ir svarīgi iespējams, ka viņa arī tos uzdevumus veic, lai viņa arī tā kā jūtas, ka ir kaut kāda daļa un nozīme pienākumi viņai mājā iespējams. Man tā doma ienāca prātā. Modri. Tad gribētos par tiem cēloņiem, jo tās sekas jau mēs aptuveni attiecībās zinām. Bet cēloņi ir, piemēram, man pieredze ir, mamma bija mājās, viena oma bija mājās, otra oma bija mājās un vēl tante bija mājās. Tad ir 4 sievietes. Viens vīrietis. Jā, tad tagad es, protams, saprotu, kāpēc tētis nebrauc mājās. Pilnīgi skaidrs. Bet arī, lai mēs to saprastu, man jau tas nebija skaidrs tur
varbūt tajos 4, 5, 6 bija, bet pēc tam, protams, mēs aizmirstam visu, kas ir tā kā bijis pareizi un kas varbūt ir greizi. Un, protams, ka man virtuvē taču nelaida. Ja, un tad es varu sev uzsist pa plecu un palūgt sievai pat uzslavēt man, ka es 40 gados varēju uzvārīt sev olu vai uzcept sev olu. Ja. Tā kā mums vienmēr jāskatās, kas notiek mūsu ģimenēs, kas notiek vīru ģimenē, kas notiek sievas ģimenē, kādas ir tās pieredzes no bērnības, ja, no kurienes aug kājas. Ja. Un, protams, ja es to uzslavu, nesaņem pa to omletes uzcepšanu, es viņu vairāk necepšu. Ja. Un to arī mīļās sievas, kas te sēž. Mēs esam mazi bērni, vienalga, cik mums ir gadi, vienalga, cik mums ir bērni pašiem. Ja. Un tie ir ārkārtīgi liels cēlonis atkal mūsu attiecību iziršanai par tiem pienākumiem, bet bērniņš redz, ka mazs visu tā mīlestība aiziet bērniņam. Bet patiesībā mīlestībā jāiet caur vīru uz bērniņu. Ja. Pārsvarā mēs atžgāni dzīvojam. Un tad, protams, vīrs atsvešanās, ja, jo tad, protams, dēļ zināmiem iemesliem arī seks paliek mazāk. Tur atkal nākošie cēloņi. Bet atgriežoties pie tava jautājuma, kur es atkal esmu veikli aizbraucis prom, vajag, protams, vienoties par sieviešu darbiem, vīriešu darbiem. Jo atkal, ja mēs ņemam no enerģetiskā viedokļa, arī tādu senu zināšanu viedokļa, tad, protams, ja sieva mazgās grīdu, tad tā ir svētība mājai. Ja sieva taisīs ēdienu, tā ir svētība visai ģimenei. Un tas diemžēl strādā. Ja? Jo, ja vīriešu rokas tomēr to dara, tas ir super, jā, mēs varam palīdzēt. Un es patiešām ar prieku arī, bet arī tikai pēc tiem 40 sāku mazgāt arī tos traukus un sāku puteklēt grīdu un sāku mazgāt grīdu. Un tas ir fine. Taču ir ārkārtīgi forši, ja mēs, teiksim, izdarām tos, ko mēs esam vienojušies pārīt sieviešu darbu, tad mums ir uzslaviņa. Ja? Tur paldies, mīļais, ka tu palīdzēji. Un arī otrādāk, ja sieva iesit naglu, piemēram, drugu notiek brīnum kaut kādā. Ja? Jo mēs kaut kā, tomēr tas sieviešu spēks ir lielāks. Un tad sanāk tā, ka sieviešu darbi ir kopēji, ja vīriešu darbi kaut kā tā kā nē. Ja? Un tad, tad arī rodās enerģijas, ja? Jo mēs kā vīrieši nevaram sacensties ar sieviešu spēku. Un tas, man liekas, ir arī viens no tādiem fundamentāliem pamatiem attiecību sarežģījumiem un grūtībām, kamēr sieviete neapzinās savu spēku. Jo jūsu domas, jūsu vārdi strādā tā, ka mēs pa tiem vērsīšiem varam palikt tur. Ja? Ir ceļš pusmūžā, ja? Jo sievietes ir vēl stiprākas, jaudīgākas. Un tad viena vieta tiek mums visu laiku karpačo taisīts, kamēr tur vairs nekā nav. Un tad tā sieviete prasa, kur atbildība, bet atbildība jau ir, diemžēl, atdalījusies no mūsu ķermeņa. Tā kā tas ir vēl viens tāds ļoti sarežģīts process, kā to dalīt. Jo, ja var vēl vienu īsu piebildi, ka tie pāri, kuriem tagad ir plus mīnus 50, tur ir vieglāk strādāt, tāpēc, ka tomēr tā, kā lai saka, klasiskā heteroseksuālā attiecības modelis, viņš ir tāds noturīgāks. Un tad tos pienākumus var, tās kļūdas ir vieglāk dalīt. Un tagad, kad mēs strādājam, mēs ar sievu arī strādājam pāriem, lai drošāk būtu, ka vīrietis un sieviete, un tā, un mēs no dažādiem ļoti aspektiem skatāmies, tad jauniem pāriem ir sarežģītāk, tāpēc, ka ļoti daudz sievietes patiešām vēlās to vīriešu atbildību tieši par tiem mājas darbu, par tiem sievišķu darbu, ka viņi tomēr vēlās ļoti, un ka mēs izrunājam tomēr, ka mums ir pamata tās vīriešu atbildības un sieviešu atbildības, ka mēs tur samiksējam to visu kopā ir ārkārtīgi grūti, mēs apmaldamies tajos dzimumos, un tur, tāpēc mēs paliekam vājāki. Un, ko es atkal minēju, ja mums bērnībā jau neļāva krist, neļāva piecelties pašiem, tad mēs arī tajos 60 gados nevaram pats piecelties. Ja? Un tad ir sarežģīti. Ja. Bet jādala ir. Un tā, ka mēs nomazgājam traukus vai pārvalkam tur pamperus, tas ir fine. Bet, mīļās dāmas, jā, mīļais, tu malacis, tu nomainīji bērnam pampas, super, tu esi tāds ģēnijs, ja? Vai tu uztaisīji ēst, tu esi vienkārši tur faķīrs, ja? Vai tu izmazgāji grīdu mājās, tu esi dievs. Ja? Gan arī tu, Modri, vairāk pastādi par to, ka tomēr ir jāsadala tie uzdevumi, kas ir vīrieši, kas ir sievietes, šie pienākumi. Un ja runā no psiholoģijas, tad psiholoģija arī tomēr norāda, ka patiesībā nav svarīgi, ko izdara, bet jums ir jāvienojas skaidri, tā kā
kas ir kura pienākumi. Jo bieži vien notiek tas tā prāta minēšana, kad mēs iedomājamies, ko otrs zināja, bet viņš neizdarīja. Un kāpēc viņš neizdarīja? Bet tas biežāk ir tāpēc, ka nav tā vienošanās, nav skaidri noteikts, kurš ko dara. Un, tas, man liekas, man uzrunāja tas teikums, ko tu teici, ka interesanti, ka sievietes vēlas, lai vīrieši dara sieviešu uzdevumus, bet nevēlas darīt vīriešu uzdevumus. Tad iedomājas, piemēram, saplīs veļas mašīna, ko es varētu darīt ar savu veļas mašīnu, ja viņa saplīsa. Vēlos nedaudz parunāt par to, vispārībā par tādu sabiedrībā skatījumu uz tēvu lomu un to, kas šobrīd tiek sagaidīts vispārībā, ko tēvs dara. Mēs runājam par to, kā jūs ikdienā to saredzat, bet kā jums tāds sajūta, ka no jums kaut ko sagaida sabiedrība, ka jums ir jāizdara kaut kādas noteiktas lietas, varbūt tās ir bijusi tā sajūta, esmu slikts tēvs, tāpēc, ka es tur nedaru. Un tagad šodien mūsdienās tā grib no mums un šitā. Jā, tas jau, man liekas, gribot, negribot, attīstoties sabiedrībai vispār, civilizācijai kā tādai ir. Tas, ka, ja jau agrāk bija tā, ja tu taisi bērnus, tad katrs vīrietis jau tur līdz 30 gadiem, viņš jau nodrošināja dzīvesvietu, viņam bija, viņš pats cēla māju, viņš bija, saprat to, ka 30 gados, man liekas, tur pirms vairākiem 10 gadu tur reti kuram nebija bērni. Tas jau bija loģiski, ka tur 18 gados jau sāc par to domāt. Tagad man liekas tā, ka tā sabiedrība, civilizācija, teiksim, tā ir attīstījusies tik ļoti, ka tagad ir tāds mazāks spiediens uz to, ka vīrietim jābūt vairāk vīrietim, bet vairāk jābūt tādam, teikšu tā, mazliet vājākam, saprotošākam, netik strādīgam, un tad arī ir grūtāk tev, tur 25 gados jau tikt pie savas dzīvesvietas, ja tev nav vecāki, kas tev to ir atstājuši, bet tas tāpat ir tas, ko no tevis sagaida. Jo es atceros, manai sievai ir fantastiski vecāki, viņi ļoti, ļoti ir palīdzējuši, bet jo man, tā kā es iepazinos ar sievu, un tad gadi pagāja, tad mēs nolēmām par bērniņu, un tad jau tā kā viss bija, tad mēs pavēstījām sievas vecākiem. Un tad pirmās bažas, ko es redzēju, bija no sievas tēva. Viņš teica, mums jau pašiem ir bērns arī jauns, un mēs nevarēsim jums tā palīdzēt un tā. Es biju salīdzinoši pamatots bažas, jo man pašam nebija vecāka, un viņam likās tā, kā mēs varam taisīt bērnu, ja man pat nav māja, vai arī nav dzīvoklis un tā. Un tad bija tas bija tās pirmais izteiktais spiediens, ko tu saproti, ja tu gribi taisīt bērnu, gaida, no tevis jau sagaida, ka tev nav īres dzīvoklis, bet ka tev ir jau vieta, kur dzīvot. Tas bija pirmais, bet pēc 6 mēnešiem mums bija tā kā viss kārtībā. Panāca sabiedrības. Jā, vēlams. Bet tas, laikam ir tas, ko es jūtu, to, ka ļoti, ļoti sagaida to, ja tu gribi būt tā kā tēvs, ka tev jau jābūt visam gatavam. Bet varbūt arī tā nav slikta lieta, ka to sagaida, jo nav jau slikti, ka tev ir jau viss gatavs pirms tu kļūsi par tēvu. Ārkārtīgi, jā. Es jau teicu, ka tas sabiedrības spiediens tomēr ir. Un es domāju, pieturēšos pie tā vērsīša, man viņš šis laika kadrā ir. Es ceru, ka visi saprot, bullis ir tas, kas ir bullis. Viņam viss kārtībā ir ar vīriešu locekli un olām. Tad, lai mēs saprastu viens otru. Un vērsīts, kuram, diemžēl, tās oliņas ir atdalītas. Un sabiedrība, kā saka, mums jābūt ļoti akurātiem ar pieņemt to, ko sabiedrība liekas fine, ceļš vīriešiem. Mums jābūt ļoti akurātiem pa kaut kādām sludinātām morālēm un ētikām, jo tās sludina un moralizē patiesībā cilvēki, kuriem pašiem ir to grūtības. Mums vajag tikai to ievērot. Un tas, ka vīrietis agrāk un vīrietis šodien, tas ir tās pamatvērtības ir pilnīgi, kā saka, greizo spoguļu karaolis. Tātad mūsdienās laikam vīrietis, kuram daudz sievietes, jo tas taču baigi krūtsžeks, vai ne? Tad agrāk ar tādiem vīriešiem vīrieši vispār nerunāja. Tāpēc, ka pirmais, kur mēs esam vīrieši, ka mēs kontrolējam šo savu pirmo čakru, jā, varētu teikt. Pēc tam nākošais ir arī par dažādām atkarībām. Ja? Tas arī, ja mēs netiekam galā ar to, ko mums vajag, kā saka,
veselīgā veidā, tad patiesībā no tās vīrišķības mums tur kaut kas atkrīt. Tad vēl viens tagad jauns tāds vīrišķības ļoti arī, es vienkārši skatos tādu no drusku savādāk aspektu, gan man dēļ tā, ka ir vairākas attiecības bijušas, dēļ tā, ka arī vairāk daudz bērni salīdzinoši. Un arī šī te zemesardzē iešana un armijā iešana patiesībā ir bēgšana zināmā mērā no vīrišķības, kas arī par ko mēs maz runājam. Bet patiesībā tas ir pakļaušanās atkal kādam, kas mums teiks, ko mums darīt, gulties, celties, iet. Ja? Tātad, jo to līderu, aiz kuru iet, ja, kad bija tie ģenerāļi vai cilšu vadoņi vai vēl kaut kas, tad tie bija līderi, kas ejam, un viņš gāja pa priekšu. Tad šobrīd tie cilvēki, kas aicina mūs būt vīrišķīgiem, viņi parasti tur ļoti dziļi aizmugurē, un viņi bērni kaut kur ārzemēs mācās, lai drošības pēc, ja viņi tur kaut kur netiek kaut kur. Tā kā spiediens ir ārkārtīgi liels. Un mums jābūt ārkārtīgi spēcīgiem šajā noturībā uz planētas Zeme, ka mēs esam paši ar savu ētiku, ar savu morālu, ar savām vērtībām, īpaši, ja viņas ir saskaņotas ar savu sievieti, kura ir ar mūsu spēka avots, lai mēs būtu buļļi mājās. Bet nevis to bullību izplatītu sabiedrībā, bet ar savām praksēm, savās mājās. Un, ko tu iepriekš prasīji par konfliktiem, tad mums ar sievu līdz pateikšu, ja mums pēc 4 dienām ir 20 gadu laulībā un 27 gadu kopā, tad man liekas, ka 15 gadus mums vispār nebija konflikti ne par ko. Nebija. Nezinu, kā tas notikās, kā tas nenotikās. Nekad pirmais piedzima, nekad otrais. Ja. Iespējams, sievai bija plašāks robežas, ja, kuras es droši vien kā vīrietis ik pa laikam pārkāpu, bet varbūt nesaņēmu atpakaļ. Un tad, kad es sapratu, ka es viņas pārkāpstu, tad es tās robežas pavilku, kā saka, tuvāk un palīdzēju. Un kamēr mēs nespēlējāmies ar dažādām enerģētiskām praksēm, tad gan mums parādījās domstarpības, ja, tāpēc, ka, protams, ka viss tas, kas mums ķermenī ir apslēpts ento gadu laikā, ja, tad ar dažādām praksēm mēs to vienkārši izceļam ārā, un tad vai nu mēs padodamies un mūkam katrs savu pusi, kas ir ļoti viegli pusmūžā, vai arī ņemam ārā to katru uzdevumiņu, preparējam, kur es biju vainīgs, ja, un tad ir tā atvainošanās un piedošanas lūkšana, lūgt piedošanu, tas arī ir vīrišķīgi, un lūgt palīdzību, tas ir vīrišķīgi. Būt kopā ar vīriem, es redzu super, ja, būt kopā ar vīriem, tas ir vīrišķīgi, ja, un ko mēs darām tajās vīru grupās, tas jau atkal ir mūsu apziņas līmenis, vai mēs ejam uz hoķu un aliņu iedraujam, vai mēs, teiksim, pameditējam vai kopā parunājam. Jā, bet vēl vienreiz, spiediens ir wow. Jā, tad mēs atgriežamies atpakaļ pie tā paša, ka joprojām ir ļoti svarīgi, kad savstarpā komunicē, vienojās par to, kāds ir kuram lomas, un arī, kad ir vienādas šīs vērtības, un izpratni par to, ko viens no otra sagaida. Vēlēs atgriezties atpakaļ pie jautājuma, kuru nedaudz Kaspars pacēla. Es ceru, ka jūs būsiet atvērti padalīties, vai šis jautājums jums ir bijis tāds grūtību jautājums un kā jūs to risinājāt, bet Kaspar jau minēja par to, ka viens no spiedieniem bija par to, ka ir jābūt mājai, vai ne, ka nevar tur dzīvot īrētā dzīvoklī. Un bieži vien vīriešiem ir tas spiediens tieši finansiālais, un kad ir tomēr jāparūpējas par māju, par bērnu, par visu. Un nereti, tas varbūt tās no manas prakses, ko es dzirdu, ka sieviete, aprūpēt sievieti to daļu tā kā izlaiž, un bieži vien sievietes vēlas iet strādāt, tāpēc, ka viņas vienkārši vēlas pašas pelnīt, lai varētu rūpēties pašas par savām vajadzībām, iet uz to pašu manikīru, pedikīru, vienalga, ko viņas vēlas, tāpēc, ka viņām tas ir vajadzīgs, bet bieži vien vīrieši neuzskata, ka tas ir tāda primārā vajadzība, un līdz ar to tur arī var veidoties neizrunāt tādi konflikti, jo, ja reiz vīrietis rūpējas, viņam tad būtu jārūpējas pilnībā, ne tikai par māju un
bērniem, bet arī par sievu. Kā jūs skatāties šo jautājumu, vai varbūt tās varat padalīties, vai kas jums ir bijis šāds jautājums, kad ir ne tikai mājas aprūpe finansiāli un bērnu aprūpe, bet arī tajā ir arī iekļauta sieva un sievas vajadzības? Jā, noteikti. Tā es atkal varu pateikt paldies sievai, jo man tiešām paveicies ar sievieti. Viņa tā kā sevi vienmēr noliek aiz bērniem un tā. Bet protams, viņai ir manikīrs katru mēnesi, uzacis, viss tā. Šobrīd mēs dzīvojam tādā finansiālā situācijā, ka mēs to varam atļauties, bet bija brīdis, kad nevarējām. Bija brīdis, kad es biju bez darba un viņi strādāja, un viņi mani atbalstīja, kā varēja. Un tagad īstenībā ir tāda situācija, ka viņi strādā pie manis. Esmu viens no 3 valdes locekļiem mārketinga aģentūrā, un tad man ir puse no uzņēmumiem ir mani draugi, tuvi cilvēki un arī sieva. Un tad mums ir tā, ka, ja kāds bērns apslimst vai tā, tad, protams, esmu tas, kurš dodas uz darbu un viņa paliek mājās, tā kā ņem brīvu. Bet un mēs arī esam runājuši to, ka viņam var droši tā kā nestrādāt. Un mēs, viss viņai ir un viņai ir savs laiks. Un mums ir arī tāda vienošanās, ka, kad viņa ir nogurusi, tad es atbraucu mājās, es visu ņemu ar bērniem, visu daros, jo man tāpat ir. Esmu reti mājās, man tāpat ir vajadzīgs laiks ar bērniem, un tad viņi var kaut kur aizbraukt, tā kā atpūsties. Tā kā ar to mums ir viss kārtībā, un īsti nav bijušas tādas problēmas. Es vismaz ceru, jo to jau man grūti spriest. Bet tā, ka sieva būtu apdalīta, ka tikai ir es darbs, bērni, māja, un tad sievai nekā nav. Tā gluži nav. Jā, mums ir 2 auto. Es biežāk sievai pērku jaunas citas auto nekā sev, jo es gribu, lai viņi ir labāki, lai viņi ir ērtāki, lai tur visādas opcijas ir. Bet jautājums ir ļoti labs, jo es zinu, arī paziņu lokā bieži, es redzu to, ka ir tādas ģimenes modelis, ka tur sieva ir pēdējā vietā nolikta kā māte, un tad viņai arī tur īstenībā viņai ir visas tās lietas uzgāztas un nav pašai tāda iespēja atpūsties un tā. Bet tas, līdzīgi kā jau tu minēji, tas ir jārunā. Ir jāvienojas, protams, vīrietim pašam arī ir jāredz tas, bet galvenokārt jau sievietei pašai arī ir jāsaka, ka viņai ir savas vajadzības, ka viņa vēlās to, un tad arī es domāju, ka to visu var atrisināt. Tev paveicies ar sievu. Ļoti elastīgi, ļoti pieņem, un jums ir sanācis arī vienoties par to, ka tu arī par viņu rūpējies attiecīgi tātad pielāgoties tiem apstākļiem, kādi jums ir bijuši. Gan arī tajā situācijā, kad ir bijuši brīži, kad tu neesi strādājis un viņa savukārt ir rūpējusies. Tu vari nedaudz padalīties, kā tas bija tev kā vīrietim, kad sieviete strādā un tu ne? Vai tāds būtisks jautājums? Es varu pastāstīt, es arī TikTokos man tā šeit arī esmu padalījies. Kā iepriekš minēju, es augu ģimenē bez vecākiem, un tad man nebija tāds, man vispār nebija atbalsts tās finansiāls. Un tad, kad es ar sievu iepazinos, es strādāju 2 darbos, būvniecībā, pa darba dienām, un strādāju skaistumkopšanas salonā par administratoru pa brīvdienām. Un tad mums tā iepazīšanās mums bija tā, ka mēs tikāmies pa naktīm, vai arī tur viņi nāca pie manis uz darbu brīvdienās, un tad mēs tur pavadījām kaut kādas 2 stundas kopā. Un tas bija diezgan liels periods, un tad jau bija kaut kādas pirmās dzīves vietas, kur es dzīvoju. Un tad arī man sanāca mainīt darbus, visādas traumas, un tie darbi, kuros es biju, bija tādi kā, čakarēji, kā jau šeit tad gadās kādas, kuri nav tik gudri varbūt. Viņas viegli čakarēt, un tad sieva man visu laiku atbalstīja. Un sieva pati strādāja, bija brīdis, kad es nestrādāju vispār, un sieva strādāja 2 darbos. Un tas bija, man liekas, viens no zemākajiem punktiem manā esamībā kā vīrietim vispār. Un tas, ko es darīju, es ar dēlu pastaigājos un uz treniņiem gāju, kaut kādas haltūriņas meklēju. Un tad tajā brīdī sieva 2 darbos strādāja. Un tas bija ļoti grūti. Tad man sanāca atrast darbu, labu. Nemaksāspējīgi, bet labu darbu, kur es atradu sevi, un tur arī bija tā, ka sieva mani atbalstīja. Tur man bija ļoti strauja karjeras izaugsme, tad es nomainīju profesiju no pārdošanas no B2C uz B2B, un te man bija vispār, tagad esmu uzņēmuma līdzīpašnieks, un viss ir pateicoties tam. Tagad ir ar to, ko esmu sasniedzis, es varu atskatīties, un man nav tāda sāpe vairs iekšā, nav tāds kauns par sevi, bet tajā brīdī bija nenormāli grūti. Ir ceļš, kad sievai tikāmies ar kaut kādu darbu pasākumu, nevis darbu, bet ģimenes pasākumu bija. Un sievai tā lielākā daļa radinieki ir tādi situēti, un tad tie bija viņas radinieki, viss situētais gals, un
tieši tajā brīdī, kad man nebija darbs un man bija bērns, un tad bija ļoti grūti. Jā. Tas bija tāds tumšs posms dzīvē. Jā. Ko tu iemācījies no tā posma? Pazemību noteikti. Tā kā es sapratu, iepriekš, tā, kad es iepazinos ar sievu, bija līdzīgi, kā kolēģis stāstīja, varbūt es biju tāds iestrāks, vairākas draudzenes man bija, daudz trenējos. Tā kā, labākais, kas manā dzīvē bija treniņi. Tā kā man bija darbs, un es pēc tam gāju uz treniņiem ar draugiem, un tad tur, protams, visi mani sociālajie konti sastāvēja ar mani bez krekla. Un, jo tas bija vienīgais, kas man tāds bija. Un tad, kad es iepazinos ar sievu, es sapratu, ka tā kā, tur ir jau viss jāmainās, visam jāmainās, bet tāds sitiens pa seju, tas bija tāds riktīgs un katru dienu. Un, jā, tā bija pazemība noteikti, un arī tas, kas sapratu to, kā man paveicies ar viņu kā sievieti, tas, ka viņai tas vispār nebija, viņai vispār nebija svarīgi, un viņa visu laiku atbalstīja mani. Un tas, ka viņa varēja nestrādāt, viņa vecāka arī deva naudu, viņa neņēma naudu, viņa pat visu laiku strādāja, viņa bija tāda ļoti motivēta. Un, viņa vienkārši mani padarīja par labāku cilvēku. Tad es arī sāku grāmatas lasīt, jo tas bija vienīgais, kā es varēju mācīties. Man bija nepabeigta vidusskola, tad es vidusskolu pabeidzu vakarskolā. Sieva jau tur mācījās augstskolā, un viņa mācījās un 2 darbos strādāja. Tā kā tā. Un, lai gan viņa varēja nedarīt to. Un, to es tā kā iemācījos īsumā, ka tur nepadoties. Daudz iemācījos, paliku gudrāks. Un, tas ir īsumā novedis pie tā, kas tagad ir. Jā, tagad es varu par sievu parūpēties. Jā, ļoti iedvesmojoši. Modri, ko tu domā par šo tieši finansiālo jautājumu, par vispār kopumā ģimenes aprūpu un vīriešu šo uzdevumu? Vai tur arī varbūt jābūt sadalītam, kad ir 50-50, jo šobrīd tas ļoti bieži izskan tā kā 50-50, ka visu mēs dalīsim? Ļoti riskants pasākums ir 50-50. Var ļoti ātri sabojāt attiecības, un es arī aicinātu to, ko Simons saka. Ja ir jautājumi, tad ir forši dalīties ar pieredzi un dalīties ar kaut kādu ābeci, jo pēc kam jums vajadzīga tā informācija, kas nav jums nepieciešama. Tā kā, jā, lūdzu jautājums. Bet gan savu pieredzi, gan arī šī te austrumu kultūras zināšanas, kas ir ļoti senas. Protams, ka saka, ka jāpelna vīrietim, jo savādāk nav pareiza enerģijas plūsma. Jo jūs esat tās sievietes, kas mums dod šo te spēku, iet ārā un darīt un sasniegt ārpasaulē. Ja, tas ir mūsu kā vīriešu pienākums iet ārpasaulē un sasniegt. Jūsu pienākums pirmais ir iekšpasaulē. Ja, tā kā mēs uzbūvējam, latviski nav tavu vārdu, ja, bet angliski ir ļoti skaisti, ka mēs būvējam hausu un jūs taisat home. Ja. Mēs atnesam produktus, jūs taisat ēdienu. Ja. Un tad viss ir kārtībā, jo ja, teiksim, sievietes nauda tiek tērēta īpaši vīriešu vajadzībām, tur vispār ir ļoti ātrs tas izsavienojums, ja, bet mēs zinām, ka Latvijā ļoti daudz sievietes glābējas, ja, māca Terēzes, un tas ir ok. Savādāk vīriešu pašnāvības un dzīves ilgums vēl būtu īsāks droši vien nekā, jo es pieļauju, ka mēs esam līderi Eiropā un iespējams arī pasaulē vīrieši. Ja, tajā, līdz pensijas vecumam diez vai lielākā daļa nodzīvos tā kā džeki, pa to 2. un 3. pensiju līmeni atslāpstiet, labāk strādājiet paši un investējiet. Teiksim, tur diez vai svētība būs no sievietes naudas. Un, kas attiecās, protams, ka mums nevar būt arī tā, ka es kā vīrietis visu mūžu iešu kalnā. Ja. Protams, ir jānolaižās aizā, jāiemācās pazemība, jāiemācās pieņemšana, ja, un tad mēs atkal varam uz tā pamata kāpt uz augšu. Un tur arī kā mūsu iedvesmas avots ir tieši sieviete, ja, kas tic mums. Ja, jo, ja sieva teiks, klausies, tu esi džeks vai neesi džeks, jau tur vēl vienreiz nokrīt visu. Un nepavēlt, mēs esam alkoholā 2. vietā pasaulē tagad. Ja, tā kā, tas ir jāņem vērā vienkārši kāda realitāte. Ja, to, ko mēs tur sabiedrībā runājam, tas viss ir tā. Paveicies ar 4 puikām un arī ar brīnišķīgu sievu. Izgāja ļoti interesantu posmu caurē. Bet man iegriez ausī bišķi tas viens vārds, tu jau ziņu norādīji.
ka es uzskatu, ka vīrietim nav jāpalīdz sievietei. Tāpēc, ka vīrietis ir līderis, viņam ir jāuzņemās atbildību. Uzņemties atbildību, kas nav sieviete dara, un tu palīdzi. Bet jūs abi divi esat komanda, un jūs kopā darat. Līdz ar ko, kā tu vari palīdzēt, tu pats esi dari. Tu, labi, vari palīdzēt sev, jā. Bet palīdzēt sievai, man liekas, tas ir vienkārši nepareizs vārdu salikums. Tā kā iespējams, es vienkārši piesējies vārdu. Jā, šis ir ļoti populāri par to palīdzēšanu, jo, ja tu dzīvo mājās, kā tu vari palīdzēt dzīvo savā mājā, tu dari sev, tu dari savai ģimenei, tu dari savai sievai. Jā. Bieži vien es dzirdu no vīriešiem un sievietēm abos virzienos, jā, to, ka vienam būtu jādara tas vai šis vai vēl kaut kas. Un tad es parasti nošokēju ar jautājumu, ko tu darītu, ja tu tik viens? Ko visu darītu? Kā tas darbs ir? Cilvēku darbs vai vīriešu un sievietes? Mums ir cilvēku darbs. Es piekrītu arī tam, kad ir vairāk darba, kurus vajadzētu darīt sievietē. Ir vairāk darba, kuri vajadzētu arī vīriešu darbu. Bet tas nav tāpat kā šitos dara tikai vīrieši un šito tikai sievietes. Tas pārklājās abos virzienos. Tāpēc es ar sievu tajā ziņā, ka līdzīgi kā tev, viņa ir ļoti spēcīga sieviete. Bet mani audzināja tā, ka man ir kauns, ja viņai jārāda savs spēks. Ar ko tad viņa arī var padara par labāku vīrieti. Jā. Paldies par dalīšanos, ļoti vērtīgi. Jā, manuprāt, tāds vērtīgs jautājums par to, vai ne, ja tas viens pats, kurš to visu dara. Tas labs jautājums, ko padomāt. Varbūt kādam vēl radās kādas pārdomas vai jautājums, ko vēlējās. Viņš saka, nav obligāti jāpieņems, bēgļi ir izņēmumi, tīpaši pirmajā bērna pirmā gada laikā, jo sievai nav daudz resursu, un ir miega trūkums. Bet ir domāt, ka miega trūkums, tas rodās tas vispārējās problēmas. Un tāpēc tajā momentā, es domāju, vīrietim drusku ir jāpēc sievas saka. Sievietēm vispār grūti lūgt palīdzību, tas ir normāli, bet mēs mācāmies, un tad parādās manāts, tas mums mēs izved uz citu līmeni, un mūs ir kādu laiku piespiež iekšēji, mēs neiztur, un vienīgais, kas ir vīrietis, un ir jādā, kāds man paskatīt jāri. Un tas pirmais gads ir nejākums. Un pēc tam tu jau atkal tu vari darīt, kārtot, mazgāt, tu varētu sīdēs, tu guli vairāk. Tu ēd jau normāli, jo tie pirmie mēneši tu neēd normāli, vienkārši tēļiem un tā tālāk. Un tev vēl sabiedrības saka, ko iepriekšējie tika galā un tu nepiedzināt. Jā. Palīgi, tas jau citas sievietes. Mēs tagad visi dzīvojam mājās, atsevišķi, savā buļiņā, un mēs uzstāvām. 4 bērni, tu neesi ēdus, tas vispār ir neizturami. Tāpēc es saku, vīrietim nav jāpalīdz. Vīrietim ir pienākums būt tur un turēt savu sievieti cauri visām šīm grūtībām. Viņam nav jāpalīdz. Palīdzēt, tas ir tev nepienākās un es tev izdaru pakalpojumu. Nē, es neesmu izdarījis nekādu pakalpojumu. Tas ir mans pienākums un man tur ir jābūt. Un es tur varu sūdīt, tad man ir problēma. Nevis sieviete ir vāja, vai viņa kaut ko nepareizi izdarīs. Vīrietis ir līderis. Un viss, kas iet ģimenē nepareizi, ir vīrieša atbildība un vīrieša vaina, kuru viņam ir jāizpēta ar pašdisciplīnu un jāpalīdz sievietei. Un vēl vīrietis ir arī mācītājs ģimenē. Viņam ir jābūt līderim, kurš pacels šo sievieti un ar savu pašdisciplīnu, izaugsmi un attīstību. Viņš ir attīstīties arī sievietei, veicināt komunikāciju un palīdzēt rasties šim visam, ko nedos pieredzējušām tos vīrietis. Mums arī stāstīt priekšā par šīm te visām lietām, ja, kuras nav maznozīmīgas un moderni gribās uz viņām, kā saka, piemiet aci, bet īsti nepienākās, nepiedienās. Jā. Es gribēju pacelt tieši to jautājumu par to komunikāciju, un jūs arī minējāt, ka sievietēm ir grūti pajautāt un grūti pateikt. Man liekas, ka arī
ir īpaši sākumā, jo man liekas, ka arī parādās līdzīgi, ka mēs runājam par to, kāds ir vīriešu un tēvu pienākumu gaidas pret viņiem, tieši tāpat arī pret sievieti, un bieži vien pret sievieti arī ir, kad viņai jātiek virsū galā, vīrietim jāiet ārā, jāiet strādā, bet tas, ko jūs minējat, ka tā ir tāda komanda, kad vīrietim būtu jāspēj sajust, kurā brīdī ir sieviete, un tad arī ieiet tajā brīdī, lai tad arī veidot to pulzes gabaliņu, lai sieviete justos labi. Un viens būtisks jautājums noteikti ir komunikācija. Tomēr mēs tiešām dzīvojam sabiedrībā, kur ir ļoti daudz dažādas prasības, dažādas gaidas un daudz dažādas vērtības, kas tagad būtu jādara sievietē, vai sieviete tagad ir tā, kur rūpēsies par māju, un vīrietis tagad būs tas, kurš tikai mājās nedēsim par bērnu rūpēsies, vai otrādi. Diezgan daudz tās ir tas mikslis. Es domāju, ka droši vien pats svarīgākais ir tas, kā partneri savā starpā komunicē un atrod to kopējo valodu. Bet, lai komunicētu, ir jāspēj runāt. Un tas, ko jūs minējat, ir par to, ka grūti ir jautāt no savas pajautāt jums abiem. Un droši vien kāds vēlas padalīties, ir padalīties. Kāda jums ir sajūta, vai jūsu partneres viņas māca jautāt, vai jums sajūta, ka viņas pastāsta, ko viņas grib, vai tomēr varbūt ir arī tā sajūta, kad rodas kaut kāds strīds vai kaut kas, un nav saprotams no kā? Nezinu, varbūt man vienīgiem tā ir, bet man liekas, ka problēma visbiežāk, mums arī strīdas cēlonis tieši ir komunikācija, un nevis tās trūkums, bet veids, kad, piemēram, tad, kad tev ir, man kā vīrietim, man sāp galva ļoti, tad es vienkārši pasaku, hei, bet man sāp galva, es varu aiziet pagulēt, izdaršu tāpat, pagulēšu, piecelšos, tad darīšu savas lietas. Es arī pasaku. Bieži vien es arī no draugiem esmu dzirdējis to, ka līdzīgā situācijā sieviete nevis tā pasaka, pasniedz informāciju, bet apmēram, ka neredz man sāp galva. Jau inscenējot kaut kādu saspringtu situāciju, strīdu, un apmēram, kāpēc, it kā tev būtu jābūt viņai galvā un jāzina, kā viņa jūtās arī tajā emocionālā līmenī. Jo mūsu ģimenē noteikti strīdi, ja strīdi ir sākušies, tad 90% dēļ neprasmīgas komunikācijas, informācijas, nepareizas informācijas pasniegšanas veidi. Un es arī piekrītu, auditorijai, vīrietim viņš līdzīgās arī sākumā teica, vienkārši ir tās lietas, kuras ir jāizdara. Tu redzi, tur kaut kas netīrs, arī tur sievi ir noguris, ir forši. Ja tu to pamani, tu vari pieiet paprasīt, un tad tu to dari, un tā nav palīdzība. Tā ir vienkārši lietas izdarīšana, jo tu arī gribi dzīvot tīrā mājā, tu gribi arī paēst, lai to bērniem viss ir kārtībā. Bet visu laiku paļauties uz to, kad vīrietis pamana to, ka sieviete ir nogurusi, vai arī, ka tur maina pamperus, un viņa raud varbūt to darot, bet es kā vīrietis daru savas kaut kādas lietas arī ar pārējiem bērniem, to nevajadzētu, manuprāt, paļauties uz to, ka pamanīs. Tas tāpat kā arī vīrietis var, darbā var būt problēmas, viņš varbūt ir atlaists no darba, bet viņš atnāk mājās, sāk noskumis, un tā sieva varbūt domā, ka viņš ir noskumis, jo viņam vakariņas negaršoja. Un viņam nepaprasa un sāk strīds. Es domāju, ka noteikti komunikācija ir svarīga. Jā. Tev vienmēr ir sievietes bijusi atklāta komunikācija, jo tu teici, ka tā kaut kā veidojasies un iespējams ir kaut kas, ko jūs esat darījuši, lai tā komunikācija būtu vieglāka? Es izgāju vadītāju skolu, kas man ļoti palīdzēja. Vadītājs skolu.lv reklāma. Paskaties. Nav maksāta reklāma. Jā. Tas man noteikti palīdzēja gan kā uzņēmējiem, ar darbiniekiem, kolēģiem runāt, gan arī ģimenē, jo tur vairāk praktiski uzdevumi ir tie, un tad es arī pāris uzdevums ar sievu pasniedzu. Plus, vairāk jau ir tāda prakse, bet tagad jau mums ir 3. bērns jau tagad dārziņā, un tad arī sievai arī būs tā pati vadītāja skola jāaiziet, jo tur tieši to komunikāciju mācīja. Un tagad mums uzlabojās komunikācija jau brīdī, kad es izgāju, jo tad tajā pārpratumi vismaz no manas puses ir samazinājušies. Iepriekš bija 100%, tad tagad viņi vismaz ir 70%. Un ja sieva aizies, tad viņi jau noktīsies uz 60%, tad es domāju, ka vispār būs labi. Bet noteikti jāvēršās pie pārpsihologiem, ja ir pārāk traki. To noteikti. Kas ir tās stratēģijas vai metodas, ko jūs izmantojat? Ko tas paņēmis uz tā nodarbinātniecības? Jā. Pirmā ir formulēt jautājumu partnerim saprotamā valodā. Nevis vai tu to vari izdarīt, vai trauka paši nenomazgāsies. Bet pateikt to, hei, vai tu varētu lūdzu nomazgāt traukus, jo es negribu, lai no rīta
tur netīri izliet. Arī es gribu taisīt rokas, vai tu vari jau tā kā iztīrīt fritieru vai pēc sevis. Nevis tā kā pārmetot, bet tā kā, lai tas neizklausās kā uzbrukums, bet vienkārši pasniegt pareizi informāciju tā, lai partneris saprot, lai nav tā, ka tā informācija ar vienu mērķi ir pametusi tavu muti un ar citu mērķi ir trāpījis partneram ausī, tā kā ar pārpratumu. Tas ir noteikti, tas ir. Kā nerunās ar pasīvu agresivitāti. Katrā ziņā neapzinātos stāvokļos vārdu izvēle vienmēr var būt labāka. Tas atkal ļoti disciplinē un trenē. Tātad šī vārdu disciplīna, doma disciplīna. Tāpat arī ļoti svarīgi, kādā stāvoklī mēs gribam risināt šo te, jo pārsvarā mēs gribam risināt jautājumus tad, kad mēs esam pilnīgā neresursā. Tā kā mums jau ir game overs, jau baterijas uz nulēm, tad tur pa pilnu programmu, un tā kā mēs zinām, ka sievietes visu kronoloģiski atcerās pa minūtēm, kad mēs esam kaut ko ne tā pateikuši, kad mēs esam kaut ko ne tā izdarījuši, kad mēs esam kaut ko ne tā paskatījušies. Līdz ar to strīdēties ar sievieti vispār mums kā vīriešiem vajadzētu a priori nolikt malā, jo mēs dabūsim atpakaļ tādu lavīnu, kad Un no pieredzes tieši darbā mēs skaidri zinu, ļoti skaidri, ka mēs pārsvarā neizrunājam, ko mēs vispār viens otram gribam dot. Un ko mēs viens no otra gribam saņemt. Jo tad ir tā, un tad ir tā, ka man patīk tas humors, kad vīrs ir uz nāves gultas un sieva saka, tagad tu beidzot var pateikt, un tu līdz kas, varbūt es tev kaut kā neesmu ne tā darījis. Viņš zina, ka tavs saļānka vienmēr bija tāds sūds. Un sieva, kā, bet tu taču ēd, jā, es tev gribēju iepriecināt, ja? Tad visu mūžu viens kaut ko dara otram, un otrs, tas būtu tāds svarīgākais noskaidrot, ko mēs vispār gribam saņemt un dot. Un vēl kas ir svarīgāk, ka patiesībā, tā kā arī mēs te ņemamies dažādām austrumu lietām un mītiem, apvīto tantru un tā tālāk, tad patiesībā tieši neverbālā komunikācija droši vien nevis pareizākā, bet mums kā vīriešiem atvērt kaut kādu intuitīvu ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mēs esam tomēr veči, un mēs neko nejūtam. Tad mums atkal jāiet kaut ko, jāmēģina sevi atvērt, jo mēs katrs esam individuāls. Un te man pavēra apvāršņus, ko es pats sāku mācīties, lai saprastu sevi. Es sāku mācīties astroloģiju, tad tur mēs ļoti labi redzam, kā mēs uztveram pasauli, kas mēs esam, kā mēs gribam komunicēt. Un tieši tāpat, ja mēs pieliekam pretī sievu vai kuru partneri, tad mēs varam ārkārtīgi viegli ahilēju papēžu vai cīpslis atrast, ļoti ātri diagnosticēt, teiksim tā. Ja pāris ir gatavs uzklausīt savus ahilēju papēžus, tad ir forši, jo savādāk tā vai tā apkārtējā pasaulē partneris tā vai tā to ahilēju papēdi mums norādīs. Ja? Un tad atkal ir joks, kā mēs uztveram šo informāciju, to, ko mums partneris saka. Ja? Un, protams, ka mums ieslēdzās bērnība, un mēs apvainojamies. Un apvainoties arī īsti nav vīrišķīgi, taču izpaust savus jūtas, ko mēs jūtam kādā konfliktā, arī forši, ja tikai kādā veidā mēs to izpaužam. Tur arī ir. Un patiesībā ir tā, ka mēs ar savu vīrišķību, man ir ļoti liels ahilēju papēdis, es sievai saku, es taču tev vēl vienreiz skaidroju, ja? To ja? Jo kā mēs sākam loģiski runāt ar sievieti, tad sievietēm izsprāgs galva. Protams, ir loģisks sievietes, bet viņas tomēr ir sievietes. Ja? Un savukārt, ka jūs nākat pie mums ar emocijām, mums uzsprāgs galva. Ja? Un līdz ar to sanāk tā, ka komunicēt ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tas ir viens no jebkuram pārim ārkārtīgi liels izaicinājums arī tajā skaitā manās attiecībās. Kā pareizi, mīļā, vai tu vēlētos to, vai arī mīļā, es redzu, ka tur kaut kas ir. Ja? Bet, protams, ja mēs redzam kaut kas, mēs arī varam aiziet un to izdarīt. Ja? Tā kā... Bet ja mēs ejam kā pāris, risinām to, kur būs mums līdz jautājums superīgi. Ja mēs pāris saprotam, ka tas nav tikai mana, bet tas ir mūsu, tad ir baigi forši. Ja? Jo tāpat, ka viss ir mūsu. Un ja mēs viņu ritinam to kamolīti, tad viss ir čikanikā. Mums ir jautājums no Zūlas auditorijas.
cik daudz tēvam ir jāiesaistās bērna audzināšanā? Un vai tēvam ir jābūt stingrākam nekā mammai? Man ir divas aspekti šiem te. Viens ir pieredze. Un skaidrs, ka viss grāmatas saka, ka līdz 7 gadiem bērns ir Dievs. Līdz ar to viņš ir Dievs. Ja? Taču realitātē mēs tam dieviņu ieliekam tādā kastītē līdz 7 gadi, kad no viņas maz kas ir palicis pār. Un no 7 līdz kaut kādi 16, tur mums kā tēviem, tad, ja tas ir puika, tad tur ir ārkārtīgā disciplīna. Es to neizdarīju, bet es varu padalīties. Ja? Bet atkal ir tas humors, kad jaunieši un jebkurš cilvēks tā vai tā grib iet ar savu pieredzi. Ja, un vēl viens ir no astroloģijas ļoti interesants instruments, ko es agrāk nezināju, bet ko mēs arī savās attiecībās ļoti skaidri redzam, ka pirmais bērniņš, ja teiksim, viņš ir puika, tad viņš ir sievas bērns, kur sievai jābūt, kā saka, sliktajam policistam un vīram jābūt labajam. Un otrādāk, ja pirmā ir meitiņa, tad tētim jābūt sliktajam policistam un mammai jābūt labai, lai neveidotu uz pāri konflikti. Ja? Pavisam tāds vienkārši instruments. Un vēl viena ļoti būtiska lieta ir, ka puikām konči jānopelna. Ja? Ko es redzu manas paudzes sievietēm, ārkārtīgi grūti ir ar pašvērtējumu, jo, ja viņas kaut ko labi izdara, ja vīrs kaut ko labi izdara, tad viņām uzreiz liekas, ka viņas ir parādā un viņām tagad nezin, kas jādod vīram atpakaļ. Ja? Tad sieviete konču, tad meita pusaudze dabūna konču tāpat vien, ka viņa ir. Ja? Un, protams, ģimenē, ka mēs sākām šo te instrumentu pielietot, mums ir puika un meita, ārkārtīgi sarežģīti, ja? Jo kā, sākās reāla greizsirdība, ja? Jo mēs bijām ķipa labie vecāki un audzinājām līdzīgi abus divus, gan puiku, gan meitu. Un tad es esmu iebraucis auzās dēļ tā, ka puikam ir mazāk tā disciplīna, ja? Tāpēc, ka es gribēju būt labais tētis, ja? Jo man tētis trūka. Un meitai es esmu labais, ja? Tur atkal būs viņas vīram. Sorry, ja? Būs grūti. Ja? Un tur mēs arī varam baigt forši to, ko Kaspars teica. Super sievas tēvs norāda, un tu vari arī aiziet pie sievas tēva. Ja? Mēs jebkurš varam aiziet pie sievas tēva un parunāt, kas jūsu meitai patika bērnībā. Jo, ja mēs kaut minimālo izdaram to, ko meitiņai patika bērnībā, mēs esam vislabākie vīri, mums visforšākās attiecības. Ja? Ja? Bet mēs to nevaram uzminēt, līdz ar to arī mēs varam arī kā pāris pajautāt, kas bija tas, ko tu atceries no bērnības, ko tev teicis ir devis. Ja? Ja mēs to atkārtojam, tad viss ir ok. Es ceru, ka es atbildēju. Varēja tā būt, kā atbildēju. Ja? Paldies. Atbildēju, Kaspar, kā tu domā, kuram jābūt labiem, kuram sliktiem policistam? Kā jums ir? Es 100% piekrītu to, ka pirmais dēls, vecākais dēls ir tā kā sievas kopija. Tas ir interesanti, to es jau agrāk biju pamanījis, viņš tāds emocionālāks un tāds. Bet tā par audzināšanu, kur vairāk iesaistīties, manuprāt, vienkārši liekas loģiski to, ka ja tev ir dēls vai dēli, tad vīrietim ir mazliet vairāk ir jāiesaistās. Un par visām lietām jārunā, kā būt vīrietim, jārunā, kā tur jāmāc tās lietas, varbūt, kuras viņam ir, vai arī viņam nav iemācīts, bet viņš saprot to, ka to vajadzēja. Tad, vienkārši jāsaprot to, ja tev ir, piemēram, meita un dēls, tad tomēr tev primāri ir, man tā vismaz liekas, ka jānodrošina to, ka tev dēls ir gudrs, viņš saprot, viņš ir labs cilvēks. Vienkārši maksimāli jācenšas strādāt pie tā, ka viņš ir labs cilvēks, jo man liekas tā, ka, ja ir normāli vecāki, tad meitenes ir kaut kādas tādas, mazliet ātrāk attīstās pirmkārt. Un, viņas tik daudz sūdzes nestrādā. Viņas varbūt vairāk baidās no sekām kārtas, varbūt, bet puikas tomēr ir tādi drošāki un tur tieši uz blēņu darīšanu. Un, ja ir meitiņa, tad tieši otrādi tā vairāk mātei jāiesaistās, jāpasaka, ko drīkst darīt, ko nedrīkst, kā drīkst spēlēties, kā nedrīkst spēlēties, cik tālu tu drīkst iet, cik tālu tu nedrīkst iet, bet tēvam vienmēr jārāda piemērs, kādam jābūt vīrietim, lai tad, kad meita izaug, viņa sāk interesēt puiši, lai viņa meklē kādu, kas ir līdzīgāks viņas tēvam, pēc uzvešanās, pēc visa tā, nevis, ko tur saskatās pa televizoru un domā, ka tā ir forši. Tā man liekas, jā. Tas ir subjektīvs viedoklis, es neesmu psihologs. Es ātri padalīšos, es atcerējos, kamēr Kaspars stāstīja, es atcerējos, ka nesen Latvijā taisīja interviju un staigāja pa ielām un jautāja, uz tēvdienu, man liekas, tas bija, un vīriešiem, jauniešiem jautāja, vai tu
vēlētos, lai tavai meitai ir tāds vīrs, kāds esi tu. Un tad daudz bija diezgan uz pauzes. Man liekas, tas tāds arī labs jautājums ir, kad tas liek padomāt, kā es uzvedos, jo tā tas ir arī no psiholoģijas, ka vīrietis ir tas prototips. Gan dēlam, kā būt vīrietim, gan meitai, kādu vīrieti viņam tā kā meklēs un kādas attiecības veidos. Jā, bija. Jautājums tāds, ja manai ir pusotrs gads, un vienkārši vienmēr jautājums, cik būtu dienā nedēļas ietvaros jāpavada to savu dēlu kopā laiku vai kaut ko darīt. Jo sanāk, ja mēs pēc grāmatām skatāmies, tad līdz 3 gadiem plus mīnus jābūt mātes laukā, un no 3 jau viņam jāpāriet jūsu laukā. Bet tāpat līdz 3 gadiem tāpatās tēvs arī kaut ko dod. Un viņš saka, man ir jāstrādā, jābūvē māju un tā tālāk. Un viņš joprojām ir tas iekšējais. Es nezinu, cik man jāpavada. Un tad viņš pakāp, tad, kad man ir brīvie vakari, vai vēl kaut kas, piestiestā kārtā, un tad jau jāpāriet uz darbu. Un tad viņš jautā, cik viņam būtu jāiet. Un viņš grāmatās mācībās nekas baigi nav runāts. Tagad arī ļoti moderni atmācīties. Ir tāds termiņš atmācīties. Un darīt droši vien to, ko paši jūs jūtat. Jo, ja viņš, teiksim, būs ar tevi bērniņš, tāpēc kā viņa raut nost. Ne? Un te atkal mums ir jāatgriežās tieši šajā bērnu ieņemšanas, kā tas notiek, kāds ir šie 9 mēneši, kāds ir dzemdības. Jo, teiksim, diemžēl mums ir kaut kā jāmēģina iet atpakaļ pie dabas un jāsaprot, ka bērniņam principā piedzimšana ir reāli. Viņš domā, ka viņš mirst. Ja? Tāpēc ir tie joki arī, kad viņi sēž mammai vēderā un runājās, klausies pēc šitā laika, kas būs. Mēs būs nāve vai mēs dzīvosim. Ja? Un tad šie ir ļoti svarīgi aspekti. Ļoti svarīgi aspekti, cik ilgi, teiksim, bērniņš uzreiz tika, teiksim, jūsu kailā kontaktā. Ja? Tad šī drošības sajūta viņam ārkārtīgi svarīga. Un mēs zinām, ka ir sarežģīti. Protams, ir ļoti daudz uzlabojumu tagad Latvijā, bet tā vai tā ir ļoti, ļoti sarežģīti tādas foršas dzemdības. Ja? Mēs arī sievietes dzemdē patiesībā ārkārtīgi nedabiskās pozās Latvijā. Ja? Teiksim, es pats esmu bijis savu krustdēlu dzemdībās Itālijā, kur sieviete var izvēlēties visādas pozas. Ja? Jo, tad tas atkal ir vēl viens solis. Ja? Tad kāda ir šī saistība ar mammu? Ja, no paša sākuma, kāda ir saistība ar tēti tos 9 mēnešus. Ja, jo mums jau liekas, kas tur, ja, bet patiesībā tur viss ļoti, 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 ļoti iet. Un tas būtu tie avoti, kur jums saka 3, man ir avoti, kas saka to 7 gadus. Ja. Jāskatās, kur un lai nesanāk tā kā man, kad es netiku to olu uzcept, tad jāļauj tam bērnam darīt, ko viņš dara. Ja, un jāatbalsta viņu, ko viņš dara. Nav, es domāju, kaut kur. No manas puses nav nekāda tāda arī. Varbūt Kaspars var padalīties, un tad kāda tev ir tā doma? Vai tev ir kaut kāda ideja par to, kā būtu jābūt? No pieredzes arī, līdzīgi arī teicu to, ka, tā kā bija mazāks puika, arī līdz 3 gadiem tur būtu, apmēram, ja es gribētu ar viņu vēl vairāk laika pavadīt nekā es pavadīju, tad man būtu jārauj viņš prom. Tagad ar jaunāko viņam tos būs 2 gadi, tad es atnāku mājās, viņš saka, tētis, apķer mani un visu tur rāda, ko viņš tur mūteni skatās, arī ar klucīšiem spēlējās. Bet tad, kad es pats nāku, nāc samīļoties, viņš viņš skrien pie mammas, viņš skrien pie mammas mīļoties un būtu muļķīgi man tagad ņemt viņu, lai man ar viņu vajadzētu pavadīt laiku. Un otrs, man liekas, ka pat nevis laiks, cik ilgi tev dienā jāpavada, bet kvalitāte, ko tu dari. Ja tavam bērnam būs ar tevi interesanti, vienalga, ko tu dari, kaut tur kaut ko skrūvē mēri, kaut ko viņš nāk pie tevis, tad arī būs tā, ka viņš gribēs vairāk ar tevi. Piemēram, ar vecāko dēlu man bija tā, ka man mājās trenažieru zāle, un es trenējos, un es gribēju, lai viņš arī nāk un trenēties. Un tad no sākuma nāc trenēties. Pirmo reizi, protams, viņš atnāk, un pēc tam viņš it kā jā, bet atnāk un spēlējās un iet prom, un es gribēju, ejam trenēties. Un tad es sapratu, viņš negrib to darīt. Un viņš grib vairāk tur pie mammas, iet rogas lasīt, tur dārzā un kaut ko tādu, tad ok. Un tad vienkārši pienāca tās brīdis, kad viņš pats teica, ka viņš grib trenēties. Un tad bija jau vairāk kā gadu, viņš man sāka, ka jāiet trenēties. Un tas bija tā, ka tā es domāju, vienkārši kvalitāte. Jā, es arī gribu, tagad man atnāca, ka
mums ārkārtīgi jābūt klātesošiem kā tētiem, ko es arī varu noteikti teikt, ka es nebiju labākais piemērs. Ja? Tā kā bērns grib spēlēt, tā kā viņš grib spēlēt, nevis tā kā es esmu gatavs spēlēt, bet kā viņš grib spēlēt. Un tikai mūsu piemērs rāda. Mēs varam vispār neko bērniem neteikt. Ja? Sadguru arī saka, viņš saka, nevienam cilvēkam viņš saka, lai viņa meitai vispār neko nesaka. Tāpēc, ka viņi visu redz, visu saprot, bet, protams, mūsu ego gan kā vecākiem, gan kā skolotājiem, gan kā pat doktorantūrā pasniedzējiem, ja tas ego ir tik liels, mēs visi gribam pamācīt, dar šitā. Novērojis bieži daudziem citiem arī pazīstamiem, ka sievietēm gribās diktēt, cik ilgi tagad tas būs, un kad viņas kaut ko kā būs, un viņai ir vajadzīga drošības sajūta. Un tā vietā, lai viņš šo drošības sajūtu kļūtu no savu vīriešu un komunicētu ar viņu kā šo drošības sajūtu, tad viņi varētu labāk saņemt no savu vīriešu, viņi cenšas pārņemt kontroli. Sākās konkurence ar vīrieti, kas nozīmē iziet uz strīdu ar savu vīrieti pēc definīcijas. Un tad viņi grib diktēt, kā tagad būs šitī viena tu, un man tagad vajag šito, tagad darīs šito, un sākās diktatūra. Vai gan patiesībā vesels vīrietis vienmēr gribēs dot visu pasaules sievietei, jo viņam īstenībā neko nevajag. Viņam vienīgais, ko vajag, ir tā viņa sieviete, viņa bērni. Ja viņam tas sievieši ir pārlaimīgs. Ja viņš spēj viņiem dot, tā ir viņa augstākās piepildījums, viņš ir pārlaimīgs, viņš atdod visu, jo viņam neko nevajag. Bet sievietei savukārt visu vajag, un viņai grūti pateikt, ka viņam visu vajag. Ja sieviete beidzot atrod šo pieeju savu vīrieti, ka viņi var pateikt, klausies, tu zini, es šobrīd gribu nedēļu projām, vai tu vari iedomāt, kā tu vari izglītīties, ja? Un vīrietis to visu organizēt, kā cilvēks teica, par to, ka pēc tam vajag to paikāstu malec, jo jā, tieši tā mēs visi esam mazi puisīši. Mazi puisīši, kuriem vajag no mammas kāstu palecības. Jā, manējais pārzīvo, ka viņam sanāk mazāk taupīt laiku, jo kā pēc darba viņš atnāk, pāri, un tad būvē māju. Tad kaut par 15 stundu, tad viņš man saka, ka es gribu vairāk pavadīt, bet es neesmu kur. Tad viņš man jautā, kā? Kurš piesaka no malas? Es jau pavadu vairāk, to es jau redzu, ko viņš grib mazulāns. Vienkārši, ka tev ir iespēja. Jā, pēc svarīgākais tiešām nevis tas kvantitāte, bet kvalitāte. Un jūs jau ikdienā pavadat daudz laika īstenībā no rīta, kad pamostaties visas tās tieši tā kā saikni bērnam veidot tās mazās nianses ikdienā, kad jūs pavadat laiku no rīta sasveicināšana, tad tā maizītes iedošana un visas tās mazās nianses. Ne jau tas, ka jūs apsēžaties un spēlēties, tas arī ir forši, bet ļoti svarīgi tie mazie momenti. Tā kā kvalitāte, nevis kvantitāte ir pats svarīgākais. Paši svarīgākie momenti ir tad, kad tu neesi tas, kurš dara šo procesu un tevi skatās no malas, tad īstenībā ir tas labākais laiks ar šo bērnu. Jo tas jau nav izklaidē priekš tevis kā priekš pieaugušā. Tagad es dabūju savu ego apmierinājumu, ka es tagad biju ar savu bērnu. Nē, es biju mājās, es biju šajā vidē, es biju šeit. Un mans bērns skatījās uz mani kā būtu, par ko viņš grib būt. Tā otra lieta, ko es gribēju pateikt, ka arī Moris teica, ļoti skaisti, ka bērns piedzimst, viņš ir Dievs. Man liekas, ka tas nav nemaz tikai simboliski. Mums ir mīļākā apstākļa. Mēs paskatāmies uz lielāko problēmu, kas mums šobrīd sabiedrībā ir, tā ir apspiestība, rezultātā trūkst apstība. Tad viņš, tas bērns, jo mazāk viņu apspiedīs, jo vairāk viņš zinās, ko viņam vajag, jo vairāk klausīsies Dievā, savā bērnā, jo vairāk varēs par viņu labāk parūpēties. Tad ir, kā saka, tā pašdisciplīna tikt ar savu ego galā un ar sevi galā, lai tu tam bērnam atbraucē attīstīties un te pašā laikā viņu sargā, viņu aprūpē. Tas ir tāds baigais balans. Šodien mums pamazām arī ir jānopaļojās. Man liekas, ka bija tur vēl viens jautājums. Ja? Mēs īsi atbildēsim tad pēdējo jautājumu, tad šodien mēs veiksim šo diskusiju, bet ļoti forši, ka jūs iesaisties, ka jūs dalāties, uzdodat jautājumus, ir ļoti dažādi skatījumi. Jā, tad arī jautājums, mēs šeit pieskārāmies pie vārda dzemdības, tad arī jautājums no auditorijas, cik nozīmīgi ir tēvam būt dzemdībās, ko no tā iegūst visas puses. Jā, es nezinu, cik ļoti šis ir tāds jautājums.
mūsu šodienas tēmai, bet mēs varam pamēģināt atbildēt. 90. gads, līdz ar to es kā tētis tiku izspērts jau pie ārdurvīm ārā. Bet paldies Dievam, ka bija iespēja būt klāt un ārkārtīgi svarīgi bērniņam, viennozīmīgi arī mammai. Vienalga, ko prāts domā, vienalga, kas notiek, viennozīmīgi īsumā jāvajadzēja. Ļoti daudz, kas notiek, ko mēs neredzam. Mums vajag tomēr arī drusciņu to prātiņu atlikt malā, kas ļoti grūti pieaugušiem, bet notiek mistika un tur ir ļoti svarīgi, lai mēs esam visi kopā. Jo bērniņš to noteikti jūt, sieva to jūt un pat tagad vibrējās, viss skaisti. Es biju visās dzemdībās klāt, bet es domāju, tas jautājums ir sievietēm. Jo, ja sieva teikt to, ka man jāpagaida blakus, es arī pagaidītu. Man tas bija tā, vairāk pārdzīvojums pašam tā kā uzupurēšanās. Jo, man personīgi, man tas nekādu kaifu nesagādāja, nebija tāda baigā laime tur. Bet turēt jau pēc tam tīru bērniņu rokās, tas jau bija forši. Bet es domāju, tas jautājums ir vairāk mammām, cik tas ir svarīgi. Jā, tu varētu sekot līdzi, ka tava partneri viņu vēlēs, lai tu esi klātsošs, un tu biji klātsošs, tāpēc, ka viņai tas bija nepieciešams. Jā, labi. Jā, paldies. Bija tiešām dažādi skatījumi, un arī, manuprāt, ļoti vērtīgs ieskats par to, kā mēs varam skatīties to, kas ir vīrietis un kāda ir vīrieša un tēva loma. Es vēlos šodien nobeigt diskusiju un pajautāt jums, kā jums šķiet, kā mūsdienās attīstīsies tēva loma un ko jūs vēlētu tēviem? Heteroseksuālam vīrietim ir ļoti izaicinoši laiki šobrīd. Un, viņš tiek apspiests no ļoti daudziem aspektiem, tajā skaitā finansiāliem. Mums bankas var jebkurā dienā nomainīt procentu likmes un viss kaut kas var notikt. Un līdz ar to tā nedrošība, kāda valda, protams, tas pāriet uz sievieti, jo sievietei skaidrs, ka drošība ir pirmajā vietā. Un var novēlēt tikai domāt pašiem gūt pieredzi, jo arī uzsūkt informāciju dažādi, kas arī ir ārkārtīgi svarīgi, jo mums dažādāk viedokļi, jo tas ir superīgāk. Jo tad mēs paši varam izfiltrēt, kas mums der, kas mums nedara un skatīties tieši, jo mēs spējam vairāk paplašināt savu redzesloku, tad ir ok. Taču atkal, ja mēs esam darbs mājas, līdz ar to mēs ļoti sašaurinamies. Un skaidrs, ka mēs varam paplašināties tikai, kad mēs esam mierā, ka mēs esam resursā, ka mums ir labi, ka mums sieva mīl, bērni mīl, un pilns kabats ar naudu. Bet, realitāte ir sarežģīta. Tā kā esat stipri vīri un viss būs kārtībā un atļaujieties arī būt vāji. Tas ir. Esiet stipri un vāji. Jā. Super, paldies, Modri. Kaspar? Man personīgi liekas, ka tagad vienkārši skatoties visus iepriekšējos gadus, tagad ir tā, ka vīrietis kļūst vienkārši vājāks. Un tāpēc, ka prasības pret vīrieti, kā pret vīrieti, pret vīrišķību kā tādu ir samazinājušās, tagad jau sāk vairāk manām liela glorifikācija tam, ka vīrietis var to kleitu uzvilkt, un viņš tāpat ir vīrietis, un ka vīrietim nav jāstrādā tur smags darbs, ka viņam tur vajadzīgs vairāk, brīvdienas. Arī tas nav gariem psihologiem arī tā, bet vienkārši man liekas tā, ka vīrieši paliek vājāki gan fiziski, gan mentāli. Prasības skolās zūd prasības. Mēs ejam pret to, ko Sokrāts ir teicis, to, ka katram vīrietim pienākums ir sasniegt maksimālo no savas fiziskā, un garīgā un arī intelektuālā. Un ka tagad ir tādas ļoti lielas, gan audzināšanā, gan vispār no sabiedrības tādas atkāpes no tā visa, un tādas apmēram tādas, kad mēs no buļļiem vēršas taisam, ka tas ka cilvēki kad grib redzēt, lai ir tādi. Tāpēc novēlu atrast labus piemērus sev, audzināt bērnus tādus, kādus jūs gribētu sev tēvus, jo neviens bērns negrib vāju tēvu sev, neviens tēvs negrib vāju dēlu sev, neviens sieva negrib vāju vīru sev. Un vienkārši būt tādam. Liels paldies par sarunu, par diskusiju. Jā, mēs notiek varam aplaudēt runātājiem.